Mēs atrodamies lielās un bijušās Hagedorna, tagad Teātra ielas krustojumā, pagalmā, kurš kādreiz bija zināms kā labākās un greznākās viesnīcas, proti Pēterpils viesnīcas vasaras dārzs. Ar šo vietu saistās leģenda, par kuru zina tikai retais, jo šajā trasē, iekļaujot arī šo dzels caurules skurstenīti, atrodas Pazemes eja. Tā ir bijusi Pēterpils viesnīcas, Ķegļu zāles trase, un šis caurules gals, tas ir ventilācijas izeja vēl eksistējošajai Pazemes ejai. Tālāk eja turpinās līdz Liepājas teātra pagalmam, kur iziet virspusē. Eja ir vidū aizmūrēta ciet. No vienas puses to izmanto tagad lielās ielas apsaimniekotāji, no otras puses Liepājas teātra cilvēki. Par šo eju ir leģenda, ka tā ir veidota Pēterpils viesnīcas apmeklētājiem, augstiem, bagātiem, cienījamiem un morāli izturētiem tikliem kungiem, kuri ar faetonu, toreiz taksi, pajūgu, piebrauc pie Pēterpils viesnīcas, izkāpa, visu ļaužu acu priekšā, apbrīnot, cienīgi, lēnīgi, iegāja Pēterpils viesnīcas lielajā greznajā zālē, kur viņus sagaidīja ķelners, tas ir oficiants, un pasūtīja tur kāfeju vai mazu marcipānu kūciņu, un pēc tam pazuda. Izrādās, ka ķelners šos kungus pavadīja lejā uz pagrabu, kur viņi varēja iziet pa šo eju līdz Vācu teātra pagalmam, un skolas ielā viņus sagaidīja jau cits faetons, cits vieglais ormanis, kurš aizveda viņus vai nu uz Bārtas ielu, toreiz Huzāra iela, vai uz Ezera ielu, kur bija pārsvarā koncentrējās Liepājas prostitūtu mitekļi. Un pēc tam atkal tikli un mierīgi vieglais ormanis kungus labā garastāvoklī atved atpakaļ, kungi atkal izmantoja šo eju un parādījās klusi, mierīgi un apmierināti, sēžot Pēterpils viesnīcas greznajā restorāna zālē.